ko, čau visiem jaunā video. Šodien es braucu uz kārtējo pamesto māju. Man jābrauc pa šādu te, nu, ja to var nosaukt vispār pa ceļu, kaut kas, kas palicis pāri no ceļa. Un jā, šī māja šodien, viņa ir 100% pamesta, tā kā man nebūs tādas problēmas, kā man bija iepriekšējais video, kas aizbrauc uz vietas un konstatēja, ka tur reāli tomēr dzīvo cilvēki. Šoreiz man kāds putniņš, kurš pačukstē pa šo lokāciju, Oskars, īstais Oskars zinās. Viņš jau ir tur bijis, viņš man atsūtīja bildes video, un man likās, odēm, man ir jābrauc uzreiz uz turieni. Tā kā, jā, bet, nu, tikt uz turieni viennozīmīgi nav viegli. Afigeļ, tu piedarēs, kas te tikko tagad notika? Kaut kāda rekumē. Kaut kas širāds vispār notika. Jop, cik mizīt. Man tur reāli piedarēs, what the fuck. Ai, nopietni. Redz, ka tas nolādētais gals ir. Nu. Šausmas, kamēr es šito drāti dabūju ārā no tā fucking robotiņa. Nu ko, tūlīt. Oh yeah. Mēs dodamies uz turieni. Es to ričaku arī tālāk baigi nevilkšu pa to lauku pāri. Kolu gan es ņemu līdzi, tā gan noderēs. Tā, lai pa zemniekam baigi neizburdātu laukus. Jusim pa traktoru pēdām. Nu vā. Jā, viena no labajām ziņām ir tāda, ka man beidzot ir cimdi. Ilgi gaidītie, tā kā man vairs nebūs jāuztraucās par to, kad saķeršu kaut kādu zarāzu sev uz rokām. Varu aiztikt pilnīgi jebko, kas man nāk prātā. Tagad tikai kaut kā jātiek pāri vēl vienam palielam grāvim. Upā! Yeah! Pirmā ēka, tur tālumā vēl viena, un tā ir tik gara zāle. Oi, ērcītes, nāciet tik uz manis. Vismaz kādas 3 noteikti salasīšu, un vairāk. Jā, nu ko? Vēl ir stikli. Oskars mācēja teikt to, ka viņš bija atradis kaut kādus dokumentus, vai ne dokumentus, vai kaut kādu kalendāru, kur bija 2023. gads. Halo! Tā kā es pieļauju, kad salīdzinoši nesen šeit viss ir beidzies. Un ko iesim iekšā? O, wow, reku vēl trauki. Mums pat ir reku okulāri šitādi palikušies. Un ir jāpamēģina, vai ne? Jāpamēģina. Uzlikt, kā izskatās. Og, Dievs! O, Dievs! Kādam ir bijusi pamatīgi slikta redze. Kā man piestāv? Elektrība jau mums, protams, nestrādā. O, neko, dīvāns, gulta. Vecie draugi, kā toreiz. O, rekur ir kaut kāda avīze. Varbūt pēc šīs mēs varam pateikt, kad te visi beidzies. Tā, 4. jūnijas. Jā, re? 21. gads. Un šeit ir 21. gada jūnijas. Kas tik te nav? Jā, re, kas atrada arī kalendāru 2020. gada. Nu, var sakot, kaut kad nesen. Nu, vismaz kā pirms kādiem 4-3 gadiem tikai šeit viss ir beidzies un palicis šāds. Nu, ko aiziesim uz to māju vēl. Pastīsimies, kas tur labs ir. Oh, yeah! Ja es nemaldos, tad šīs te pudelītes ir tas Agdams, tas vīns plasmas pudelēs, vai ne? Ja tā, tad, nu, kādam te pamatīgi viņš garšojas. Tā kā varbūt arī tāpēc te viss beidzies. Halo!
Un šeit točne bijusi kūts. Var redzēt pēc siena un visa šeit. Es atceros, ka šitāds parasti bija kaut kādām vistām. Iespējams, šeit bija vistas. Tur atkal kaut kāds lielāks lopiņš. Un pat dakšavā reka siena. Interesanta vāzīte, krūzīte. Tā osa kaut kāda tāda. Okay. Tā, tur mums ir mazmaiņa, ja? Tur, es domāju, viss ir skaidrs, kā tur izskatās. Mums ir vēl viens šķūnīts. Jā, ikā nekas baigi daudz šeit nav, vai ne? Bet nu te ir vesela saimniecība, tas, šitas. Un viss ir pilnībā pamests, kā redzat, aizaudzis ar garu zāli. Nu, te mums visticamāk ir bijusi malka vai kaut kas tam līdzīgs. O! Nu jā. Un šeit, reku, var redzēt, ir bijusi vēl vecāka māja, vēl senākā laikā, no kuras šeit palikuši tikai drupas. Un palielam jau drīz arī no pārējām ēkām šeit būs tikai drupas, pēc gadiem, pēc gadu desmitiem. Ūdens vēl līdz augšai, cik nu ir dzerams, vienīgi jautājums, bet nu, būsim redzējuši arī šo vietu, vienu no daudzajām pamestajām saimniecībām, kas šeit guļ Zemgales līdzilumos. Tagad tikai jātiek prom no šejienes, un kā jau es teicu, šī vieta ir diezgan normālā nekurienes vidū. Tagad atkal būs jābrien pa zālēm, pa grāvjiem, caur mežiem, krūmiem. Kā jau parasti saka, tās labākās vietas ir tās nepieejamākās, vai ne? Jā, kur te bija jāiet? Es te tiku pāri. Man liekas, šī nav īstā vieta, kuras lecu pāri, bet, nu, leksim jebkurā gadījumā. Tā, nu ko? 1, 2, 3. Pamātaties. Čau, jau draudziņi. Laižam prom. Nu ko, tagad mums priekšā ir vēl viens grāvis. Jā. Roči. 1, 2. Man liekas, vienkārši būtu vienkārši stumt, vai ne, bet tomēr būs lēnāk un vienkārši dodam virsū. Nu ko, esmu izbraucis jau uz kaut cik jēdzīgāka ceļa. Protams, līdz asfaltam labs gabaliņš, ko braukt. Bet es domāju, tas arī būs viss šodienas video. Esam redzējuši šo te pamesto saimniecību, jo pavisam drīz dodamies uz nākamo. Tā kā tiekās nākamajā video. Čau!